Apnicis. Sveiki! Mani sauc Marija. Esmu maisaimniece. Mans vīrs Aleks nodrošina mūsu ģimeni. Pateicoties viņam, es varu nestrādāt. Tā sākas mana ierastā diena, viena no 365 dienām gadā. Evelīna, mosties! Mēs atkal kavēsim skolu! Māmu, kur ir mani skolas vārti? Paskaties uz pakaramā, es vakar visu izgludināju. Tu neredzēji manu pulksteni? Paskaties aiz plauktiņa. Es negribu šito puti. Un ko tu gribi? Pankūkas. Mani vārki! Ātrāk skrien, pārģērbies! Viņa tur nav. Te viņš ir! Mām, pankūka deg! Ei, tu ko? Čau! Tu neesi aizmirsusi, ka tev šodien ir frizieris? Klau, blīn, pavisam aizmirsu. Var pārlikt uz sestdienu. Šodien vispār nav laika. Tu jau 3. reizi atliec. Nu nevar te izturēties pret sēviem. Jā, es zinu. Kā tu pati? Kā tu visu paspēji un vēl strādā? Te nekā, nosparosies esmu. No darba atnāku un līdz pusnaktī mazgāšana, gatavošana, tīrīšana. Kā parasti. Ātrak jau pensija un atpusties no tā visa. Labi, sapratu tevi. Pierakstīšu sestdienu. Jā, esmu maisaimniece. It kā nestrādāju. Bet man vispār nav personīgās dzīves. Nav ne brīvdienu, ne atvaļinājumu. Nav laika pašattīstībai, ne pašrealizācijai. Griežos kā vāvera ritenī. Kāds varētu teikt, nu ko tu īdi? Tev nav tā sliktākā dzīve. Bet problēma ir tā, ka mēs esam pie tās tik ļoti pieraduši, ka neredzam, ka esam vergi.
sveika! Tev ir kaut kas pret sāpēm, tā sāp mugura. Nu, bet, protams, ka tev sāpēs muguru. Paskaties, kādas smagas maisas tu nes. Tad, kad es sastaipu muguru, tad es arī no knapi no gultas tiek ārā. Pagaidi drusciņi, es tev kaut ko atnesīšu. Pienu aizmirsu. Aiga? Čau! Čau! Kāpēc tu šodien strādā, vai tad ir tava maiņa? Nu, nē, es vienkārši vairāk strādāju, nu, naudas man nepietiek. Tu saņem jau elektrības rēķinu? Nē, vēl, bet varu iedomāties, kas tur ir. Zini, esmu tā nogurusi no viss šitā. Kaut kas ir jāmaina. Vajag, ko mēs varam izdarīt? Kaut bērni ātrāk izaugtu, varbūt tad būs vieglāk. Vismaz nebūs tik daudz jāstrādā. Jā, izaugs bērni, nāks maz bērni. Evelīna, pagaidi, tūlītās jau būs vakariņas. Sauc tēti ar Katrīnu. Un es tev akmeņu. Tūlīt vēļu noņemšu, kamēr neaizmirsu. Beki, bugu, babi, ugu, rāžīčki. Labrīt, Marija! Diagnostika ir veikta, hormonu, vitamīnu, mikroelementu līmenis ir optimāls, organisma rādītāji ir normas robežās. Kodī, man lūdzu kafiju. Vidēji grauzdēta ar izteiktu riekstu garšu. Gatavs! Kodī, gribu atklāt galdu brokastīm. Iesaki variantus. Šis būs labs.
Ko tu ēdīsi brokastīs? Panku! Ar tavu mīļāko ievārījumu? Bet es ēdīšu ceptus rolelus. Bet es ēdīšu savus mīļākos salātus. Aleks, un ko tu? Es gribēšu lobsteri. Brokastīs? No ko, nē? Lobsters! Lobsters! Šitas te ir lobsters! Jā. Ak, Dievs! Klau, es labāk steigtu. Bailīgs! Kāds bailīgs! Māma, šodien brauksim uz akvaparku! Jā, šodien tētis atgriezīsies no darba un 3 jau būsim akvaparkā. Zini, kas man patīk radošā sabiedrībā? No? Nažus nevajag asināt. Vienmēr asi. Paldies, māma, es tev mīlu. Paldies, māma, es te... Palīdzēs man novākt? Jā, protams. Tukšs! Tik tukšs. Meitenes, jūs jau gatavas? Jā, mamma, es drīz. Labi. Godī, palasam grāmatu, ko mēs iesākām ar tevi. 12. nodaļa – Maču Pikču arhitektūra. Godī, palaižam funkciju ģenerāltīrīšana. Uzsāku. Vai turpināt lasīšanu? Jā, turpinam. Apbrīnojami ir tas, ka visa pilsēta ir uzcelta bez jebkādiem savienojošiem maisījumiem. Visas ēkas turas pateicoties to pašu svaram. Māmu, mēs ejam! Lai forša diena! Uzkopšana ir paveikta. Pulkstens 13:00 tikšanās ar draudzenēm. Pavisam aizmirsu. Kodī, piedāvā man tēlus. Nē. Arī nē. Šis foršs. Kodī, uz Leviju restorānu. Piesprādzējieties ar drošības jostu. Brauciens ilgs 7 minūtes. Vai jūs vēlaties paklausīties mūziku? Protams. Time has come for us to see. It's up to you, it's up to me to build a world we wanna be, the creative society. Take a look around, there's so many wars. Do you even
know what we're fighting for. Take a stance, raise your voice. We need to make a choice now. Tad lūk, esam pabeiguši šīs tehnoloģijas izstrādi, un tā būs pieejama katrā dušas kabīnē. Meitene. 5 minūšu laikā jūs noskanēs un izārstēs no visām slimībām. Wow! Jā, un tas būs pieejams visiem cilvēkiem. Un ja vēlēsieties izmainīt savu ārēju izskatu, tas būs vienkārši viegli. Varēs gan notievēt, gan tieši otrādi pieņemties svarā. Varēs mainīt arī ķermeņa garumu. Pat garumu? Kā tas ir iespējams? Jā, meitenes, es skatos uz jums un priecājos. Kādas gan jūs esat skaistas. Beidzot, mēs esam kļuvušas par sievietēm un vairs neesam verdzenes. Jā, radoša sabiedrība nav salīdzināma ar pagātni. Es kā atceros tā drebuļi pārņem. Labi, ka tu toreiz atradi to mājaslapu un mēs varējām veikt savu ieguldījumu. Tik brīnišķīgas nākotnes izveidē. Jā, cik ātri viss ir mainījies. Marija, kā tev ar taviem megalītiem? Tuvākajā laikā kādreiz lidojam uz Peru apskatīt kompleksu. Cik forši! Jā, esmu tik priecīga. Meitenes, varētu stundām ar jums runāt, bet pēc 15 minūtēm manēji jau būs mājās. Šodien laižam uz akvaparku. Kāda bailīga tā melnā truba bija. Nebija. Kura tev vislabāk patika? Man patika tā zilā. Manai patika tā. Evelīna, Katrīna, nemakšķerē ārā to citronu, lai viņš tur stāv. Tev glāzēm viņš noderēs. Labu apetīti. Nu ko, man no rītdienas atvaļinājums. Tu jau esi izplānojis nākamos 2 mēnešus? Laikam brauksim pamakšķerēt sākumā. Jā, no makšķerēšanas nekad neatteikšos. Aha, bet pēc tam, kā gribējām, lidosim uz Dienvidameriku. Bet pēc tam lidosim uz Jaunzēlandu pie mūsu vecākiem. Un tā tālāk izdomāsim, ko. Vai uz Havaju salām, vai uz Fīdži. Vai uz Tuķu? Tēt, varbūt no turienes arī aktu? Brīnišķīga ideja! Kodī, izrēķini maršrutu. Tiek uzsākta plānošana. Dzīve, tas vienmēr ir mūsu izvēles rezultāts. Tā beidzas mana diena radošā sabiedrībā. Vēl viena pati labākā diena manā dzīvē. Jūs sakat, ka tā ir fantastika? Tā ir realitāte. Tā ir absolūta rītdienas realitāte. Ja mēs šodien uzbūvēsim radošu sabiedrību,